Man ir tiešām labi audzināta tauta, ar izņēmumiem, protams. 10% ir norakstām un 20% vēl būs ļoti jāmācās, ja viņi dzīvi paliks. Cilvēki grib tā, izteikties jau vajag īsi un konkrēti, lai var saprast, jā. Man te iesāk teiku, man tad pietrūks uz viens vārds, es teicu, tu nekautrējies. Vārds stulbums jau nav lama vārds. Stulbums ir stulbums, viņu nevar savādāk nosaukt. Pat ne svešvārdos. Un tā tas arī ir. Ir suga, kurai nav dots, nebūs. Droši vien smadzenēs kādus krokus pietrūkst. Un kas būs tālāk? Ja turpinās smēķēt un dzert, tad tai daļai, tā būs tā diagnoze. Ja viņiem piemīt augstprātība un iedomība, viņiem zināšanas nav negrāma, viņi bļauj, viņi pret visu ir pret. To mēs esam redzējuši arī Saeimas vēlēšanās, par ko viņi balso. Man nepatīk vārds populisms, jo ķer muļķis un tie muļķi atrodas. Tas ir latviski. Ko var darīt? Nevar nesolīt. Solīt neko mēs nevarēsim. Ko es varu solīt nākotnē? Daudz darba. Gan par naudiņu, gan bez naudiņas. Mums ir jāatverās, jāatbalsta vienam otru, un kas gan tā par tautu, kas neprot parūpēties par tiem, kas paši nespēj. Arī tā nekāda laba valsts nav, kas to neprot. Un es nerunāju par naudu, pavisam pa kaut ko citu. Mēs varam. Mēs bijām vienotāki. Vēl 89., 90., 91. mēs visi bijām kopā, neatkarīgi no tautības. Un tagad mums dos iespēju sākt no tā punkta. Jo atkal būs tāda krīze, viņa jau ir, tikai neviens negrib atzīties, visiem vajag svētkus, vajag skriet. Es nevaru svinēt neko, ja blakām Ukrainā nogalina bērnus. Man nenesas prāts uz svētkiem. Es nesaprotu tos, kas var klausīties kārziņas un tai pašā laikā kaut ko svinēt. Es kārziņas neklausos. Tad naktī nevar gulēt. Bet es par karu zinu daudz. Man tēvs bija leģionā. Un man tika stāstīta patiesība par karu. Esmu ļoti daudz lasījusi dažādās valodās par Otro pasaules karu, arī par Pirmo pasaules karu. Par Pirmo pasaules karu labi rakstīja ne tikai Aleksandrs Grīns, bet arī Remarks. Palasiet. Karš vienmēr ir karš, un tur vienmēr nogalina cilvēkus, un blakām vienmēr ir nāves bailes. Kādi te var būt svētki? Svētki būs tad, kad karš beigsies. Un tas, kad to saprot, tie arī nekādi zinātāji vairs nav. Šis laiks ir dots, lai jūs rūpētos par savējiem, sakārtot sevi, padomāt par savu nākotni. Varbūt izdomāsiet, ka jums jāmaina dzīve, jums kaut kas jāmācās no jauna, bet prāts uz svētkiem nenesās, jo es nevaru. Nav jau par ko priecāties. Un tas karš jau nav tikai Ukrainā. Ja paskatās, kas regulāri notiek Āfrikā, kur nogalina arī bērnus, vienkārši ieroči to cilvēku rokās, kam ir vienalga uz ko šaut. Un par cilvēkiem jau tos saukt nevar. Padomājiet. Mācieties no svešu kļūdām, kļūstiet gudrāki.
iet runa par attieksmi. Padomājiet, jo taisni šodien, šai laikā, kad jaunais ir atnācis un vecais mirst, mums ir iespēja mainīt arī savu nākotni. Jebkura nākotni, arī šīs valsts nākotni. Pirmais solis mums ir prezidents, ar kuru mēs varam lepoties. Un lepojās. Un lepojās arī citātieši. Un priecājās, ka mums ir tāds prezidents. Un arī viņš saprot, ka karš nav izklaide. Tas ir ļoti nopietni, jo bojā iet pilnīgi nevainīgi cilvēki. Cik ir upuru? To noteikti neuzzinās pilnībā neviens. Nekā to nevar zināt. Bet var atcerēties, kad Krievijā tas karš ir no 17. gada. Un tur joprojām nekas nav mainījies. Karš pret brīvību, karš pret mīlestību, karš pret cilvēcību ir visus šos gadus. Par to, ka citādi, citātieši ir fašisti, to iekala un nozombēja jauno paudzi, kas tagad labprātīgi iet nogalināt. Arī tādi ir, un par naudu to dara. Un tik un tā ir slepkavība. Un par to arī katrs atbild pats. Un viņiem es varu teikt, mīļiem, nāve nav beigas. Tas ir jauns sākums. Un kāds gan sākums būs šiem cilvēkiem, kas ir darījuši tādas briesmu lietas. Bet tā bija viņu izvēle. Es varu piedot jebko, vienīgi nodevību nevaru piedot. Es varu aizmirst nodevējus, lai viņi nemaisās man pa kājām, bet piedot es nevaru. Un viņi arī šeit ir. Tie divdabi, kas izliekās par patriotiem, lai gan patiesība tā nemaz nav. Un arī viņi atbildēs par to, ko viņi ir darījuši. Bet viņi atbildēs tautas priekšā. Lai mums labi izdodās, kļūt par labākiem cilvēkiem. Atā!